parādīšu jums, kāds ir, kad izbrauc cauri veidstēšanu. Kāds notiek. Tu veidstēšanu, tev jāmās šeit un 35 ir maksimālais ātrums. Es paņēmu 3 cāru karoči, labāk 30. Šādi tas viss dzīvē notiek. Zaļo gaismu iedeva, mēs varam močīt tālāk, tāpēc, ka mums ir tikai viena mašīna. Šoreiz visveiksmīgi, spīdoši. Jā, ar vienu mašīnu nav ko uztraukties. Vispār nekā. Tāds kaut kā izskatās. Nu ko, mēs esam klāt pick-up pointā. Šitās 2 mašinas, viena vēl nav, bet būtu 2 mašinas, man jāved būs uz Kaliforniju. Ok? Bet tev ir skaidrs viss. Korči, tagad mēs esam atrast cilvēku, kas mums iedos tu mašinu atslagu. Ford, beļāģi, vajadzēja viņu. Ne, pohu, tā kā šitā jau vešas jau pohu būtu. Ja viņš būs tur. Tā kā nav svarīgi. Nu, čips tur. Galīgi jau nekā, bet nu. Nav tā, ka viņš arī aizmigrē, viņš uz asas, principā, būs smagākais. Nav nekas traki. Mēs esam mūsu traku. Yes, viņš saka, jā. Viņš saka, pīp, jā. Tā aizslēdz man. Ford 24. gada Ford F-150. 150. Šitāds, nu es jau aplikāts esmu rādīju, man liekas. Ne, mums San Francisco jāvadina. Rauči iesim meklēt cilvēku, kas var iedot mums to mašinu. Pick-ups, man liekas, ka kaut kur citur. Kur varētu būt jāiet, laikam, te parunāties? You need parts? Huh? You need parts? No, I need, I'm coming to pick up the vehicle. Oh, dropping off, or picking up a car? Picking up, yeah. So go through here because service is closed. Okay, thank you, man. Na. Tā viņam izskatās. Tā riktīgi čoinā mašīna. I'm coming to pick up a vehicle. What vehicle are you picking up? A Ford F-150. This is the... What is it? Oh, follow me here. Transport driver? Yeah. Okay. Sekoj viņam. Show on the phone, yeah. He was... Okay, brand spanking new
track. It's right here. Okay. Thank you, my friend. It also has, inside of it, it's got 4 sets of wheels for the guy to Okay. put on the truck. I will take a photo of them also. Yeah. So, and you will be somewhere there, yeah? I will take a pictures. Better to bring it outside, yeah. That I can get full around, 360. Oh, it looks cool. Put those wheels in the truck, then, you think? Kas pa skaņu. Šādi izskatās. Parādīšu pēc tam, kā no āras izskatās. Vienkārši dope mašīna. Wow! Wow, šitais būs labākais pickups. Reāli Mustangs pat nestāv klāt. Kur mēs esam? Kur mēs bijām, to gan es aizmirsu. Wow! Rītīgi labs aparāts, ja godīgi. Bail vispār saskrāpēt. Pēc tam sameklēsim mūsu traku, man liekas, ka viņš ir tur. Tā, mēs apčēsim fočenītes. Rītīgi afigēnā manta. Aha, kā tas skan. Bet uzliksim viens uz galvas. Kas te viņiem ir? Kaut kādi svētki. Safčēsim fočenītes. Jānotīra kamera. Ja nu kaut kas iet pa grīsti, tad tas nebija es. Tā. Izskatās sīkie godīgi. Raptor. Skatās, cilvēkiem patīk šajā galā ritīgi sik mašīnas. Parastām garlaicīgi braukt. Sapčēsim. Mēģināsim atrast kādu kasaku. Tā. Jāsafučē atslēgas. Atslēgas, 2 seti. Šidā. Kroči, šidais ir. Vai jāsafučē tie riteņi, kas tur ir. Es teicu, ka tur rītīgi labie riteņi ir esot. Tām tas ir mailes. 300... Cik? 3000 mailes, tas ir jauns. Nu labi, varētu būt jau jauns. Bet tāpat bišķi jūzots ir. Man jāfučē, bet tā krāsa ir tik zaibīs. Baļāči.
ceru, ka tie vīli braucot mēs nekas nenotiks. Mums viņus piesprādzēt, tas arī būtu laikam gudrākais, ko mēs varētu izdarīt. Jā, piesprādzēsim viņus. Tā, ja nu gadās, kad viņi lido, tad lai neaizlido reāli. Sodāk, mēs vēl par vīliem atbildīgi taču negribam būt. Nezinu, cik efektīvi tas viss ir. Bet mēs varam izdarīt īstenībā. Tas ir viss, ja? Tā, ka mēs zem viņa paliekam šito. Bet tās ir šitā te. Čoķinka būs labi. Būs afigena. Tad otru jāpaņem. Jāpameklē kaseki un varam iet parakstīt. Braukt prom no šīs vietas. Jāuztie šito fočinu arī. Pau. Yes. Tad mēs liekam šādi. Žēl, ka nav kaut kur paņemt un tā. Man jau arī nav ar ko. Bet te ir Kronšteini, te arī ir? Nē. Tas ir jau. Būtu jau atraduši viņu veidus, kā piestiprināt, bet nu. Labi. Pietiek ar to, ka viņi diezgan pieklājīgi jau ir. Yes. Galvenais pilnīgi jauniem un svariņi ir. Kas tā par huiņi? Ir serios? Tu gribi, lai es pilnībā viņu? Ahu, jau to bišķīti godīgi. Bet īstenībā tas ir labi, ka viņš tā lokojā. No, ielokojās normāli. Kāpēc klients dabūs? Man pilnīgi nav klū. Principā tam nevajadzētu arī mani interesēt. Man ielokojušies zeja benna. Aga nē, vēl bišķīt varbūt šito pusi pamēģinās. Lai bišķi paņem savu. Nu, tagad jau taču nebūt pizdēts, ko labi. Ok, tā, meklēsim kašakus. Kašakus. Meklēsim mēs kašakus. Brand new kašaks. Bļā, cik žoskīs viņš izskatās. Aptav. Tur putekļu daudz. This is so dusty. So dusty. Jāizņem, kad ir putekļi arī foto tā. Nu, ja nu kaut kas ir zem putekļiem, tad tev vismaz pierādījums, ka tur reāli ir putekļi un ka tu varēji neredzēt kaut ko zem tā visa. Bet tā krāsa ir riktīgi dope. Pretty nice. Putekļi, nu huizin, tur zem putekļiem ar kaut kas var būt. Un tad parasti mēs esam vainīgi. Ta-ra-ta-ta-ta, remix. I'm gonna fly with you, my little one. Tas ir netīrums, viss ir netīrs. Pilnīgi jauna mašīna, vai ne? Un beigās tu tomēr atrodi kaut ko. Bet vai to varēs kamera noteikt? Tā, lai es zinu, kurā lokācijā.
Tā, lai man neprasa neko. Nu, ot, jauna mašīna. Pilnīgi jauna mašīna, vai ne? Te nav kaut kur uz spoguļa. It kā neko neredzu, nekādu skrambu. Tie ir netīrumi, tās ir mušiņas, fuj. Zvēsim, to jāskarās dažreiz ir. Vienkārši nofočēsim, ka tur ir netīrs. Ok. Rekordam, nē, šis atspīdums. Ok. Kreisais krāsts saka, ka tev ir ok, viss. Sapratīm mans mazais draugs, kā tev viss ir ok. Tikai tāpēc, kā tu dzen to raptoru prom. Varam pam pam. Es nesaprotu, tās ir mušiņas vai jānofočē vienkārši. Un tad, ja nu kaut kas izliks, tad vismaz viņš redzēs, ka tur tomēr kaut kas bija. Tu pa vienkārši fočeni, ka ir aizdirsts. Jo savādāk negribu pieskarties tam sūdam. Skatīties. Vienkārši šitien arī fočeni uzņemsim. Tā, lai mēs nepiepisās pie mums. Tas arī mušiņa sakautusi bija. Descent, jā, būs jāuzrakst to. Reāli ir daudz smilšu un es nevaru pilnu 100% review uztaisīt. Klien, bet tik smuka tā krāsa. Grūti vispār redzēt, ja godīgi. Kad viņi uzsils, viņa gan jau vēl labāk skanēs. Ok, looks cool. Vispārējais izskatās labi. Jumtu. Jums ar jumtu jau ir pieredze. Tā kā mums ir obligāti tagad jāskatās jumti. Un kuj tu redzēs arī tā. Tā obligāti jāstās ir. Bet nu, tur jau var neko neizdarīs. Vajag atvērt štorkas. Ok, tas nav tas. Paskatīties, vai ir kādi damage vai nav. Jo no ārpus jau tu huj arī redzēsi. Nē, it kā izstās cool. Izskatās cool, ka nav neviena damage. Izskatās cool. Izstāstīju brančovis. Kroči, ejam iedot parakstīt. Tagad neizskatās pēc tās kameras. Tā gumijām. Baigi sūdīgi. Un iedosim parakstīt cilvēkam. Paga, yes. Šitais nav. Keys 2. Ritenis rezerves ir. Ir, yes, spēkļi, yes, gan jau manuāļi visi ir. Mēs tāpat pārbaudīsim.
Kur ir manuāļi? Es neredzu manuāļus. Raksim, ka nē, ja mēs nevaram atrast. Un navigācijas, nē. Cargo cover arī nav. Es rādīju neko, kā jau vienmēr. Tā, tad iesim tagad, jā, reāli parakstīt cilvēkam. Un redzīsim uz gala lokāciju. Remix. I'm gonna fly with you, my little girl. Can I get your signature? Are we gonna pick it up? No, I'm Ariel. We might. Oh, nice. Blacked out. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Safe. Done. Well, thank you, young man. You're welcome, man. You have a good day. You too. Jābūt pieklājīgi pa dzīvi. Jādara labu. Un tad tev arī atdarīs kādu dienu, kāds ir labu. Ja ne tu pats, vai ne kāds cits, tad liktenis tev nospēlēs tādu domu, kur tev jābūt ir labi. Jāsaka, beļļaļ, bet kā viņš skan, tas ir ahujieļ. Gribu uzdot jāsī tagad. Kad tik nav viņam kaut kāda vēl, ka var skaņu nomainīt. Tā, mēs braucam uz mūsu stajanku. Kroči, pabrauksiet ar mani Raptor. Kāds ir, izmēģināsim, kāds ir braukt ar Raptor. Raptory. Šitā, lai jūs redzat to pašu, ko es. Tā, paiehaļi. Atvērsim logu, lai skan labāk. Bļā, bet viņš ir atjautīgs. Beha! BMW, brother, but this is not BMW. Where is BMW, brother? Oj, mēs braucam kaut kur nedrīkst izbraukt. Paga, mēs redzējām salem, mums mašīna ir tur kaut kur. Labi, šito var atbīdīt. Upsī, Daisy. Mēs kamerā nestamies, mēs tikai pēc 90. gadu stilam. Nu, pastamies kamerā. Bet to mēs darām izteikti retās reizēs. Es jau gribēju uz BMW aizbraukt. Mana mašīna, man liekas, ir tur. Jo mēs redzējām šo salem, kad es braucu garām. Es redzēju, kad mēs braucām garām. Tas salem bija... Nav manuāli. Yes, braucam lēnītēm te. Pēc galvenais te aizbraukt lēnītēm. Nē, šitā cool mašīna, Hondiņa. Speed limit 5? Okay. Vodka, thank you. Pēc svara vispār nav pareizi, kā mēs to darām tagad, bet mēs pamēģināsim. Man liekas, ka mēs aiz as esam, tad nav nekādas problēma ar to visu. Tad Manuels arī ir. Okay. Bet tu tur lopstiņas vēl arī. Koroči, ieliksim neitrālajā. Beļķi, kā viņš skan, veči. Kā viņš skan.
Ja vien zinātu dīleri, ko es daru tā mašīnām dažreiz. Bet tas nav svarīgākais. Pa lielam tūlīt nolaidīsim. Reiz, ka šito sūdu, bļēs, cimdiņus aizmirst. Mēs cimdiņiem man būs hamburgas, un tad man būs jāiet pie ārsta. Un, bļēķ, kā tas Raptors izskatās. Karoči, man būs... Jā, paņem cimdiškus. Bļēķ, un viss cieta, viss tā un šitā. Jā, ir arī savu mašīnu, lai viņa sāk jau hujārīties. Cimduški man ir šeit. Neskaties, man te ir kārtība. Vai nekārtība. Karš neskatieties, jā. Mums nav ko skatīties. Paķersim mēs Raptoru. Raptoru. Jo mazāka pilsēta reāli, jo pieklājīgi tie cilvēki. Ko es varu pateikt par šo darba specifiku ir tā, ka reāli, jo mazāk pilsēta, mazāks salons, jo laipnāki cilvēki. Lexusā man vispār pacienā ar kafiju. Tā kā Lexus, es jau viņiem uzrakstīju revīvu Google. Best 10 out of 10. Lexus. Es mošu no BMW uz Lexus pāriešu. To es vēl padomāšu. Galvenais, lai viņi kaut kā boļu-meņa taisni ir. Veļači. Kroksīši. Aiziet. Jā, redī. Raptor, vai tu esi gatavs? Es nedzirdu, vai tu esi gatavs. Bļa, mēs neuzrakstījām, ka mašīna tu dastī. Bet nu labi. Kā nebūtu jābūt baigām problēmām. Buļoči, kas pa uzrāvieni, godīgi. Tu kaut kāda spēļmantiņa, godīgi. Kas notiek? Viņš baigs šķībi kaut kā iet. Paskatīsimies. Vajag ļoti šķībi. Veļač, jūs to redzējāt? Lol. Lol. Ok. Kāpēc arī ir tik ļoti šķībi? Blī, man gumija nolica no goproškas. Bļā, tāpēc arī ir iet šķības. Bļāģi, viņš gandrīz nokrita. Mums reāli šitā pat arī atpakaļ gaitā vajag. Jebāl. Nokrita viņš. Beigās viņš arī nokrita. Nu nahuj. Kaut kādu damage mēs, man liekas, neuztaisījām. Labi, ka viņš vēl augsts ir. Bļāč. Nē, viņš ir diezgan augsts, tā kā tur tālu līdz damageam. Jā, viss zaļi bijis. Bļāč, kas pa vilbējusu viņam ir. Nebija jau laicīgi jau jānoņem šitie te. Jo reāli tad mēs beigās netiksim klāt viņai. Bļā, man muzons skan mašīnā. Šitais bija riskanti. Savādāk mēs pēc tam netiksim klāt šitiem. Tu vispār būs čau raspatī. Tad pirmais miņuks jānomet un tad tā otrā tā kā. Un viņš diezgan vilbējis tā kā. Būs labi. Jābūt vismaz labi. Cik jau var hujovi iet. Tām otrā pusē tas pats jāiet. Nenādāks ar atkal savām maigajām rociņām to daru. Tas ir pizdēts vienkārši. Šitā jāliek labāk. Un tad šitais ritens arī diezgan uz oru. Tu hujev! Vēl Raptors man ir gandrīz bankrotā iedzina.
tādā haipā bija par to mašīnu. Beigās. Tā, ka pizdēts. Ceru, ka viņi tur neredzēja neko. Viņiem tas reāli nav jāredz. Cik smieklīgi, nahuj. Kadrīz, bļa, papis visu, bļēt. Naudu. Labi, ka riepas viņam vēl bies, tā kā pa lielam mēs pilnīgi nekādu damage neuztaisīja. Es domāju, ko uz vienu pusi cipas sagāžās to. Tas bija so close to the funeral. Lūdzu, Elvim. Elvī, lai tev veids, lai tev iet, bet tur tas bembīts ritīgs mums. Būtu blakus Elvim, mēs uzreiz kā nomest to mašīnu. Un tas būtu pizdēts. Jā, Elvīte, lai tev viegli smilts draugs, mans mīļais, lai tev, bļēt, kad tiksimies pa galvu tev iedošu, bet tā, kopumā es gribu baigi tevi satikt. Protams, mirt es negribu, tā kā tev būs jāgaida, bļā, vecīt. Es te ar jums runāju un runāju, izrādās baterija beidzās, kad čāuzlādēja GoProškam. Uzlikām šito te virsū Raptoriņu un tad jau maucam tālāk. Viņu deliverot, piegādāt un pēc piegādes cerams, es rītā to visu izdarīšu. Tā kā man daudz vēl jāizdara. Čau! Kāds izskatās, ka tu cīnies pa kalniem, lai uzbraukt augšā. Es vēl esmu ar ļoti mazu gruzu. Bet šeit ir čalīts konkrēti. Lēnītāk brauc. Es vēl cīnos ar temperatūru. Opā. Pēc slīdāšana atsaka. Es vēl cīnos, lai uzbraukt augšā ar temperatūru, dažreiz samazinu ātrumu, dažreiz palielinu, kā kuro reizi. Bet, es domāju, tiem trakiem vienkārši ir visu laiku tik skaties tikai uz temperatūru. Uz transmisijas temperatūru un uz degvielas temperatūru. Viņš tās te kulanta temperatūra. Jā, ļoti interesanti te vēl viens. Apcīsim viņu. Arī beidzas kalniņš. Tur arī beidzas kalns. No temperatūra, jā. Beidzas kalns un tagad jau būs ritīgi labāk skati iegodīgi. Cik draudz traku stāv un atdzesē savus motors, tas vienkārši ir. Bet, nu, veiksmi viņiem un mēs tagad brauksim lejā no kalna. Skaisti.